skaistu formulējumu, pareizu uzstādījumu, bet maz praktisku seku. Ka Latvijas ārlietas nav tikai pieņemšanas, atklāšanas, lentīšu griešanas un fotogrāfijas sociālajos tīklos. Sagatavo vizīti vienreiz gadā par 200 000. Vai tas tā kā nav pat traku? Izvēlies Pride, visu pakļauj slāpes. Kur ir rezultāts? Kur ir rezultāts? Taču gandrīz nekur netiek atbildēts uz būtisko jautājumu, ko Latvija no tā visā ir ieguvusi kā valsts. Turpināsiet sapņot, vai tomēr nolaidīsimies uz zemes? Ārlietu mērķis nav apkalpot vienu politisko spēku. Vai Latvijas ārpolitika sekmē migrantu plūsmu no trešajām valstīm? Virs zemes nav taisnība, dūrei tik spēks. Ja Latvija visu laiku kuļājās pa pēdējām vietām, tur zemākās algas, mazākā produktivitāte. Jā, skaista vitrīna, bet tukša vitrīna. Gadiem ilgi ir gānījušies par Trumpu, nodarbojoties ar savu veidu demonizāciju un ņirgāšanos. Un drošība nekādā gadījumā nav impulsīvos un histēriskos paziņojumos sociālajos tīklos. Viņi vicina Palestīnas karogus un simpatizē teroristiem. Antitrampiskais naratīvs var radīt neiedomājamas ekonomikas un militāras sekas drošībai. Un tas ir tikai tāpēc, ka nav drosmes. Mēs mākam tikai gudri runāt, sarakstīt ziņojumus. Parastam cilvēkam ir viens vienkāršs jautājums. Ko tas dos man un manai valstī? Trumps muļķis, Trumps diktators, Trumps draudz demokrātijai, Trumps neprognozējams. Ārlietu ministri atļaujas savos sociālajos tīklos pārpublicēt rediģētu fotogrāfiju ar apgalvojumiem, ka Trumps pārdeva Ukrainu Putinam. Eiropietes tiek izvarotas no tiem, kurus šeit iekšā ir salaiduši progresīvie liberālie velkomisti. Tāpat kā Trumps liek Ameriku pirmajā vietā, arī Latvijā jābūt pirmā vietā. Aiziet prom uz Eiropu autobusi, kur latvieši ar somām aizbrauc uz neatgriešanos. Mazāk lozungu, vairāk skaidrojumu, mazāk pārliecības, ka mēs jau zinām labāk. Ka šeit nav vienkārši sēdz kranču kaut kāds sejets šodien. Šeit ir ārpolitikas debats. Jo tieši progresīvie ar savu ideoloģiju ir tie, kas šobrīd ir bīstami Latvijas veselībai. Saimā visas dienas garumā notika ikgadējās ārlietu debats, kas tradicionāli sākās ar ārlietu ministra ziņojumu. Ministrs Bražs nepilnu 45 minūšu runu, lielāko daļu 25 minūtes, par ko viņi runāja, var rezumēt ar šādiem vārdiem. Turpināt atbalstīt Ukrainu, vainot Krieviju. Klausoties ministra Braža, man radās tāds iespējas, ka es klausos nevis ārlietu ministra ziņojumu, bet aizsardzības ministra ziņojumu. Visu laiku tiek runāts par to, ka kaut kur mēs tur aizbraucām, kaut kur mēs tur pasēdējām pie kaut kāda galda, kaut ko mēs tur panācām. Bet vai tas ir primāri tas, ko būtu jārunā ārlietu ministram? Vai tad ārlietu ministram nevajadzētu primāri runāt tieši par ekonomiskiem jautājumiem, jo īpaši laikā, kad Latvija totāli atpaliek no visām, pat no savām kaimiņu valstīm, no tā, ka mums aizbrauc cilvēki un tas, ka mēs esam visur gandrīz vai pēdējās vietās. Drošība, tas, protams, ir svarīgi, bet tieši šie jautājumi šobrīd ir galvenais Latvijas drošības apdraudējums. Bet kā jūs domājat, cik daudz laika bija veltīts tieši ekonomiskajiem jautājumiem? Par mūsu darbības lielo otro pīlāru – ekonomika. Uzņēmēji, jūs esat mūsu ekonomikas mugurkauls. Tikai runas 27. minūtē mēs sākām dzirdēt kaut ko par ekonomiku, par eksportu, un tas viss aizņem tikai kāds 5 minūtes no visas 45 minūšu garās uzrunas. Bet šo debašu galvenais tas zilonis telpā bija, protams, ka jaunais ASV prezidents Trumps, un viņam ministra Braža veltīja šādus vārdus. Un mēs augstu vērtējam prezidenta Trumpa centienus panākt taisnīgu un ilgspējīgu mieru Ukrainā. Un tas ir pie tā visa, ka visa tā Latvijas mēdī telpa, kura lielā mērā galvenokārt dzīvo no nodokļu maksātājas naudu, nodarbojas ar totālu Trumpa nomalnošanas kampaņu. Un ja jau ministra Braža tik ļoti daudz uzsver šos te drošības jautājumus, kāpēc viņa nevērsās pie medijiem, ka varbūt pietiks tā kā to Trumpu apmelot un visu laiku ar zināmām substancēm viņu apliet visādos Latvijas radio un tā tālāk? Kāpēc viņa par to nerunā? Ja jau tā drošība ir tik svarīga,
Pie tam Trumps vada valsti, kas ir galvenā NATO dalība valsts, no kuras faktiski ir atkarīgs viss NATO. Kāpēc par to netika runāts? Bet tagad Latvija pirmā vietā deputātu debašu runas. Saeimas ārpolitikas debates ir ikgadējs pasākums, ko nosaka Saeimas kārtības rūlis. Tās notiek reizes gadā un balstās uz ārlietu ministra ziņojumu par Latvijas ārpolitiku, tā rezultātiem un nākamā gada prioritātēm. Formāli šis ir viens no svarīgākajiem parlamenta ārpolitikas notikumiem. Un tomēr, būsim godīgi, es šo notikumu nepārvērtēšu. Parasti šīs ir bijušas debates, kurās deputāti runā daudz par visu. Kāds no ārpolitikas saprot bišķi vairāk, kāds mazāk. Un bieži vien sausais atlikums ir visai nosacīts, skaistu formulējumu, pareizu uzstādījumu, bet maz praktisku seku. Taču šogad šīm debatēm ir pavisam cits konteksts. Un šogad ārpolitikas debates vairs nav tikai par Ukrainu, NATO vai sankcijām. Šogad mēs runājam par to, ko mēs domājam par ASV. Ja kāds šeit atkal domā, ka Eiropas Savienība vai Eiropa kopumā var sevi aizstāvēt bez ASV, turpiniet sapņot. Jūs to nevarat. Tieši šādus vārdus pavisam nesen NATO ģenerālsekretārs Marks Rute izvēlējās, lai uzrunātu Eiropas parlamenta deputātus. Turpināsiet sapņot vai tomēr nolaidīsimies uz zemes. Un šodien Latvijas ārpolitikai ir nepieciešama nolaišanās uz zemes, lai reāli aizsargātu Latvijas ekonomiskās un drošības intereses. Nolaisties uz zemes, būt reāliem, nevis lidināties kaut kur zili, rozā, mākoņos, kreisajā ideoloģijā. Mūsu drošība ir atkarīga no NATO un galvenā NATO militārā strateģiskā partnera ASV. Tātad šodien runājot par ārpolitiku, gribu uzsvērt, ka Latvijas ārlietām nav jāapstājas tikai pie Eiropas Savienības robežām. Pie ārlietu jautājumiem ir jāstrādā visā pasaulē, ASV, Āzijā un citos strateģiski svarīgos reģionos. Un ir jāsaprot, ka Latvijas ārlietas nav tikai pieņemšanas, atklāšanas, lentīšu griešanas un fotogrāfijas sociālajos tīklos. Ārlietas nav tikai protokols un pieņemšanas. Ārlietas ir valsts ārpolitiskā stratēģija, ar kuru mērķtiecīgi aizstāvam mūsu ekonomiskās intereses, stiprinām drošību un veidojam ilgtspējīgu Latvijas nākotni. Mēs dzīvojam pasaulē, kur konkurence par investīcijām, tirgiem un drošības garantijām ir nežēlīga. Un ja mēs skatāmies uz pasauli tikai caur Briseles prizmu, mēs paši sevi apzināti padarām mazākus, vājākus un atkarīgākus. Latvijai ir jāskatās plašāk, globālāk un stratēģiskāk. Mums ar sadarbības partneriem ir jārunā ne tikai politiskā vai ideoloģiskā valodā, bet arī ekonomiskā, tehnoloģiskā, militārā un enerģētiskā. Un šeit jābūt īpašai lomai Latvijas vēstniecībām. Vēstniecības nav tikai administratīvas iestādes kādā prestižā vietā ar lielām izmaksām. Ir īpaši svarīgi, ka tās darbojas kā aktīvas Latvijas interešu pārstāves visā pasaulē. Vēstniecībām ir jāpopularizē Latvija kā droša un uzticama investīciju vide. Diemžēl ar šo mums stipri pieklibo. Jāpalīdz Latvijas uzņēmējiem vēl vairāk un vēl aktīvāk ieiet ārvalstu tirgos. Un, protams, ir jāmeklē iespējas mūsu eksportam, mūsu ražotājiem un mūsu uzņēmumiem. Jo ārlietu mērķis nav apkalpot vienu politisko spēku. Ārlietu mērķis ir palīdzēt visai Latvijai. Mēs atkal esam sanākuši uz ārlietu debatēm Saeimā, un es ceru uz godīgu sarunu par to, kas patiesībā apdrauda Latviju un ko ārpolitika dod Latvijas cilvēkiem. Ārlietu ziņojumā ir sarakstīts viss iespējamais, kur mēs piedalīsimies, kur būsim klāt,
kādās padomēs sēdēsim, kādos formātos uzstāsies mūsu valsts amatpersonas, bet es gribu uzdot vienkāršu un ērtu jautājumu. Ko tieši no tā iegūs Latvija? Ko Latvija iegūs no ārpolitikas? Vai tā palielina Latvijas drošību vai samazina? Vai Latvijas ārpolitika palīdz Latvijas ekonomikai? Vai gluži pretēji tai kaitē? Kā Latvijas ārpolitika ietekmē demogrāfiju? Vai tā palielina emigrācijā esošo latviešu vēlmi atgriezties mājās? Vai Latvijas ārpolitika sekmē migrantu plūsmu no trešajām valstīm? Kādreiz bija tāda reklāma daudz gadus atpakaļ. Izvēlies Sprite, visu pakļauj slāpes. Un būtībā ģeopolitika, tas ir līdzīgs jēdziens, visu pakļauj slāpes, jeb vajadzība. Un Latvijas ārpolitikas situācija ir jāskata vēsturiskā un ģeopolitiskā kontekstā. Un jāpieņem šodien ir atbilstoši realitātei, iespējami labākie lēmumi šodien, saglabājot sirdsapziņu un saskaņā ar augstākām vērtībām. Virs zemes nav taisnība, dūrei tik spēks. Tie ir Veiderbauma vārdi, un ģeopolitika balstās uz šī dzejnieka ideju. Tā būtībā ir balstīta uz dabiskiem procesiem, izejot no spēka pozīcijas un savstarpēja izdevīguma. Protams, piemēram, Kronvalda parkā mēs redzam arī Rīgā visos vietās, kur ir Rīgas kanāls, viņš ir aizsalts. Bet tajās vietās, kur ir vieta, tur pāris metri, kur vēl ir ūdens, kur nav aizsalts, tad pīgls koncentrējas šajā vietā, un tā ir ģeopolitika. Vai līdzīgi arī, kad ietves ir notīrīts, kur ir iztaigāts taciņas, mēs visi izvēlamies to vieglāko ceļu, un tā ir ģeopolitika būtībā, tādā miniatūrā. Un tāpat ir arī cilvēkam. Viņam dažādas situācijas, kas nav atkarīgas vienmēr no viņa paša, bet mēs izdarām šajās situācijās, izvēlamies, ko mēs varam izvēlēties, savu attieksmi. Un kā Bībelē teikts, ir uztic Dievam savus ceļus, un gan viņš darīs. Bet runājot par šo te ārlietu ministra ziņojumu, jāsaka tā, ka es biju vispār pārsteigts un klausoties to ārlietu ministrs ikgadējo ziņojumu. Dokuments ir glīts visās viņa izpausmēs, tur ir pareizi vārdi, glīti noformēts par drošību, par sadarbību, par vērtībām, par solidaritāti. Bet, ziniet, man ir tikai viens jautājums, fundamentāls jautājums. Kur ir rezultāts? Kur ir rezultāts? Ja Latvija visu laiku kuļājās pa pēdējām vietām, tur zemākās algas, mazākā produktivitāte, investīciju piesaiste. Nezinu, var turpināt un turpināt. Izglītība, veselība, demogrāfija. Cilvēki brauc prom. Vienīgais, kur mēs esam pirmajā vietā, cilvēki aizbrauc. Un tas nav ārējo apstākļu iespaidā. Jo mēs esam tieši tādā pat situācijā kā Igaunija, kā Lietuva, kā Polija. Mēs startējām no vienādām pozīcijām. Gan šajā Covid laikā, gan kara laikā. Mēs no vienādām pozīcijām startējām. Kolēģi, ārpolitika nav tikai pašmērķis. Tie nav tikai sankciju paziņojumi, dalību konferencēs un pareiza nostāja starptautiskajās debatēs. Ārpolitikas uzdevums ir radīt labākus apstākļus Latvijas cilvēkiem un Latvijas ekonomikai. Bet tādā ziņojumā par šiem jautājumiem ir apaļa nulle. Kur ir skaidra stratēģija ārpolitikā palīdzēt celt algas Latvijai ar ārpolitikas palīdzību? Iesaistīt augstas pievienotās vērtības investīcijas, noturēt jauniešus valstī, padarīt Latviju par vietu, kur cilvēki grib dzīvot un atgriezties, nevis tikai krīzes gadījumā viņu aizstāvēt. Jā, pēdējo gadu pasaule nav kļuvusi mierīgāka. Tieši otrādi, karš Ukraina turpinās, tuvēs austrumos spriedze nepazūd, starptautiskas sankcijas kļūst par ikdienu. Lielu valstu politika kļūst arvien ciniskāka. Un šādos apstākļos ārpolitika vairs nevar būt tikai par skaistiem paziņojumiem. Tai jābūt skaidrai, saprotamai un godīgai pret saviem cilvēkiem, bet mans jautājums ir cits. Vai mēs esam saprotami paši sev un saviem iedzīvotājiem? Ārlietu ministri šodien teica, ka atbildību par Latviju nes Latvijas tauta.
Un ar to nevar nestrīdēties. Jā, atbildība sakās ar cilvēkiem, ar sabiedrību, ar valsti kopumā. Bet demokrātija atbildība neizplūst gaisā. Te ir arī konkrēti vārdi, amati un lēmumi. Citējot Zentu, Mauriņu ministri saka, nedrīkst gaidīt, lai citi mūsu celtu, stiprinātu un aizstāvētu. Bet neviens arī neprasa, lai to dara citi. Sabiedrība prasa, lai to dara tie, kam par to maksā algu, prēmijas, balvas un kam ir uzticēta vara. Jo cilvēkiem nav vajadzīga filozofija, cilvēkiem vajadzīgas skaidras atbildes. Būt kopā ar ASV nozīmē stiprināt Latvijas drošību. Būt pret ASV nozīmē to vājināt. Tieši tik vienkārši. Un šeit ļoti svarīgi ir atcerēties, ka ASV ir prezidentāla valsts. Tādēļ pajautājiet sev, vai var būt kopā ar ASV un būt pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu vienlaicīgi. Trumps muļķis, Trumps diktators, Trumps draudz demokrātijai, Trumps neprognozējams. Pavisam nesen kāds ziņu portāls trekniem burtiem apgalvoja, ka ASV prezidents ir psihiatriskās slimnīcas pacients. Un kāda ir norādes zem šīs publikācijas? Kā jūs domājat? Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un šeit rodas jautājums, vai Latvijas valdība atbalsta ASV prezidentu apliešanu ar dubļiem un pati tajā piedalās? Ļoti īpaši, kā ASV prezidenta nīdē izceļas progresīvie, kuriem Latvijas valdībā šobrīd ir svarīgais aizsardzības ministra postenis. Un vai man jums jāskaidro, cik ļoti Latvijas aizsardzība ir atkarīga no ASV? Vai aktīva pretdarbošanās ASV prezidenta miera centieniem veicina Latvijas drošību un aizsardzību? Vai Latvijas drošība un aizsardzība veicina Palestīnas karoga plivināšanu un pro-Hamas simpātijas? Kurā pusē ir progresīvie, kad ASV prezidents cīnās ar nelegālo migrāciju? Un kurā pusē ir progresīvie, kad Latvija saskars ar to pašu? Vai progresīvie velkomisti būs Latvijas pilsoņu drošības vai migrantu pusē? Tas ir viegli atbildāms jautājums. Latvijai ir jāizdara izvēle par labu drošībai, nevis par labu ideoloģijai. Un tā ir izvēle par visciešāko sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc es aicinu izveidot plašu ASV draudzīgu koalīciju, kurā nevar ietilpt anti-Trumpa un pro-Hamas progresīvie, jo Latvijai ir svarīgas labas attiecības ar ASV un Izraēlu, nevis Soros. Latvijai ir vajadzīga ASV draudzīga valdība, un šo jautājumu es izvirzu tieši šeit ārpolitikas debatēs, jo Latvijas drošība ir vissvarīgākais jautājums šodien. Kolēģi, runājot par drošību, ziniet, drošība nav lozungs, drošība nav tvītos, un drošība nekādā gadījumā nav impulsīvos un histēriskos paziņojumos sociālajos tīklos. Drošība ir pārdomāta, un tā ir partnerība ar tiem, kuriem ir reāls spēks. Un šeit mums ir jābūt godīgiem. Ne visi partneri ir vienādi. Ir partneri, kuri prot skaisti runāt, un ir partneri, kuri spēj rīkoties. Ir partneri, kuri pauž atbalstu tikai vārdos, un ir partneri, kuriem ir militārs, ekonomisks un politisks svars. Un ja mēs runājam par Latvijas lielāko un strateģiski nozīmīgāko drošības partneri, tad tie ir Amerikas Savienotās valstis. Un tieši tāpēc man ir nepieņemama komunikācija, ko mēs redzam no ārlietu ministres Baibas Bražas un viņas komandas puses. Un šeit nav runa tikai par ārlietu ministri Baibu Bražu. Runa ir par visu ārlietu ministrijas politisko kultūru un par valsts amatpersonu komunikāciju, par to, kā Latvija izskatās no malas mūsu strateģisko partneru acīs. Un nav normāli, ka Latvijas ārlietu ministri atļaujas savos sociālajos tīklos pārpublicēt rediģētu fotogrāfiju ar apgalvojumiem, ka Trumps pārdeva Ukrainu Putinam. Kad Latvijas ārpolitikas veidotāji uzskata par pienākumu piedalīties katrā pret Amerikas Savienoto Valstu prezidenta iniciatīvām vērstā pasākumā, tas nepalielina valsts drošību, jo tieši Amerikas Savienotās valstis, nevis kāda Eiropas valsts, veido NATO
militāro kodolu. NATO Eiropa nespēja sevi aizsargāt bez Amerikas Savienotajām valstīm. Nesen Eiropas parlamentā to uzsvēra NATO ģenerālsekretārs Rute. Vai Latvijas ārpolitika atbilst šim faktam? Vai Latvijas ārpolitikā ir uzticams Amerikas Savienoto valstu stratēģiskais partneris? Ja mēs prasam uzticību no Amerikas Savienotajām valstīm, bet mūsu ārpolitika varbūt tomēr liek sprunguļus katrai Amerikas Savienoto valstu prezidenta iniciatīvai. Un kā mūsu drošību veicina progresīvie, kas ir pārstāvēti ar aizsardzības ministra portfeli, kas skar ne tikai aizsardzību, bet arī ārpolitiku. Progresīvie nespēja noturēt savu pret Izrēlu vērsto pro-Hamas retoriku. Viņi vicina Palestīnas karogus un simpatizē teroristiem. Uzskatu, ka progresīvo atrašanās valdībā apdraud Latvijas drošību. Un šai partijai nav jāatrodas Latvijas valdībā. Latvijas drošībai ir nepieciešama pro-amerikāniska, nevis pro-anti-amerikāniska valdība. Šobrīd primārais ārlietu jautājums ir drošība. Visi pārējie jautājumi ir tieši vai netieši saistīti. Mēs nezinām, kā būtu, ja būtu Kārlis Ulmanis 1940. gadā dot pavēli Latvijas armijai aizstāvēt savu valsti. Nezinām, kā būtu. Kā to darīja Somi aizstāvēja, mēs zinām, kas notika pēc tam. Taču mums šodien ir savas izvēles. Un pirmkārt, pareizai orientācijai šodien ģeopolitiski ir jāsaprot, ka galvenais drošības garants ir ASV un NATO. Es apzināti lieku ASV pirms NATO. Eiropas Savienība, uz kuru īpaši liberālie politiķi liek savas cerības, ir ekonomiska un politiska savienība, bet tās militārais potenciāls ir nepietiekams. Un to var redzēt Ukrainas kara kontekstā. Politiski saukļi un ekonomiskas sankcijas, bet realitāte ir pavisam cita. Eiropas Savienības klimata politikas un kreisās ideoloģijas vārdā tika upurēti miljardi, un prognozēt pietiekumu ekonomisku un militāru izaugsmi nav iespējams. Atbilstoši ikgadējam militāram reitingam, neviena Eiropas valsts militārajā ziņā nav spēcīgāko pasaules valsts pieciniekā. Ap 90% pasaules kodolieroči ir sakoncentrēti ASV un Krievijas arsenālā, bruņojumā. Turpretī Eiropas Savienībā ir palikusi tikai viena kodola valsts. Tikai viena kodola valsts. Un ASV ir militārā un ekonomiskā lielvalsts numur 1. Un tās militārais budžets ir vairāk nekā $800 miljardu gadā, kas ir vairāk nekā visu pārējo NATO alianses valsts aizsardzības tēriņu kopā. Tās militārā jauda veido aptuveni 70% no visa NATO kopējā militārā potenciāla. Kā tikko 26. janvārī paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rute, ja kāds šeit domā, ka Eiropas Savienība, Eiropa kopumā, varam arī vēl Lielbritāniju pielikt klāt, tai arī kodolieroči vēl ir. Ja viņi var sevi aizstāvēt bez ASV, tad turpiniet sapņot. Tātad Latvijas lielākais politiskais un militārais drošības garants ir NATO, bet NATO nozīmē ASV, nevis kreiso ideoloģiju, ideologu sapņi. Mēs runājam par drošību, bet nedroša valsts ir arī valsts ar tukšiem reģioniem, slimnīcām bez ārstiem, skolām bez skolotājiem un skolēniem. Un runājot par Eiropu, par to, ka viņa šobrīd ir vāja, ļoti vāja, tas nav pārmetums. Eiropa nekad nav veidota kā spēka struktūra. Eiropa ir bijusi politiska, ekonomiskā savienība, kur izveidoja, ja nemaldos, 57. gadā ogļu un tērauda savienību. Bet Eiropai ir jāmainās, ja viņi grib izdzīvot. Un kas ir interesanti, ka Latvija jau gadiem jau ir piedalījusies šajā te Eiropas procesā, it kā kaut ko darījusi, kaut kur gājusi, kaut kur braukusi, bet tanī vietā, tanī brīdī, kad ir kaut kādi nopietni jautājumi, kur tiek risināti arī mūsu Latvijas drošības jautājumi, Latvija netiek uzaicināta pie šīta galda pārunām. Šlesers aizbrauks arī uz Ameriku un vienosies par visām lietām. Kur ir Latvijas iniciatīva, kā reāli mainīt spēles noteikumus? Un šeit es varu oficiāli paziņot, tātad nav ideju.
Latvija pirmajā vietā nāk ar iniciatīvu, tātad būtu šeit finanšu ministrs vai premjers, vai tā pati ārlietu ministra, tad viņi varbūt varētu saklausīt. Runa ir par ko? Mūsu dzelzceļš, kurš visu laiku bija pelnošs, visu laiku šobrīd ir dotējams. Kauns, tas ir kauns, tā ir kauna lieta, ka Latvijas dzelzceļš ir dotējams. Mūsu ostas nīkuļo. Piedāvājums. Pārdodam amerikāņiem pa €1, es nezinu, 50%, 49% vai 51%. Pārdodam amerikāņiem šo te dzelzceļu Latvijas. Un atdzīvosies mums ostas, visas 3 ostas. Un tas ir tikai tāpēc, ka nav drosmes. Mēs mākam tikai gudri runāt, sarakstīt ziņojumus un runāt no tribīnes par to, bet realitātē nav drosmes piedāvāt tādus priekšlikumus, kas lauž smadzenes ne tikai deputātiem, bet arī visai finanšu ministrijai. Es esmu rūpīgi iepazinusies ar ārlietu ministres ikgadēju ziņojumu par paveiktu un iecerētu darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumus 2025. gada. Tas ir apjomīgs dokuments, pārdomāts, vietam pat iespaidīgs pēc aktivitāšu un iniciatīvu skaitām. Taču to lasot, mani neatstāja tāda sajūta, ka tas vairāk atspoguļo darbību procesu, nevis sasniegto rezultātu, ko teica arī mans kolēģis. Un tieši šeit sākās mana kritika un sabiedrības tautas cilvēku jautājumi. Ziņojumā ir uzskatīts ļoti daudz vīzīšu, starptautisku formātu, koalīciju, iniciatīvu, tikšanās un dalību, taču gandrīz nekur netiek atbildēts uz būtisko jautājumu, ko Latvija no tā visā ir konkrēti ieguvusi kā valsts. Tiek minēts eksporta pieaugums 5,6%, 33 investīciju projekti pēc Ernst & Young datiem, bet netiek paskaidrots, cik no tā tieši ārlietu ministrijas darba rezultāts. Kādas nozares tika investēts, kādos Latvijas reģionos tika investēts un ar kādiem konkrētiem mērķiem 2026. gadam. Bez skaidriem rādītājiem ārpolitika riskē pārvērsties par vitrīnu. Jā, skaista vitrīna, bet tukša vitrīna. Latvija pirmajā vietā ir iesniegusi iniciatīvu, ar kuru Saeima atbalstītu Nobela prēmijas piešķiršanu ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Un Saeimas balsojums par to skaidri parādītu, kādu pozīciju ieņem Latvija. Tas ir īpaši svarīgi pēc tam, kad Latvijas politiķi un mediji gadiem ilgi ir gānījušies par Trumpu, nodarbojoties ar savu veidu demonizāciju un ņirgāšanos. Sarunāts ir ļoti daudz, no dažādām partijām un ar dažādām pārliecībām, bet tagad mēs nonākam situācijā, kur šie izteikumi nav vairs tikai iekšpolitiskā retorika vai drošs tvīts vietējam elektorātam. Tie kļūst par ārpolitikas fonu. Šodienas debats ir arī par to, vai mēs apzināmies, ka katram vārdam politikā ir sekas, ka mūsu sabiedrotais nav abstrakta valsts, bet konkrēta politiskā realitāte ar konkrētu prezidentu, administrāciju un vēstnieku. Jau pavisam drīz Latvijā ieradīsies jaunā ASV vēstniece Melisa Adžerosa. 12. janvārī viņa ASV kongresā ir nodevusi zvērestu, un tas nozīmē, ka diplomātiskais darbs ir sācies. Melisa Adžerosa nav karjeras diplomāte. Viņa nav ārlietu dienesta audzēkne ar 30 gadu pieredzi vēstniecībās. Viņa ir uzņēmēja un ļoti cieša Donalda Trumpa atbalstītāja. Trumpiste, ja gribat lietot šo izteicienu. ASV medijos publiski ir lasāms, ka viņa ir ziedojusi ap $2 miljoniem Donalda Trumpa inaugurācijai. Un tā nav nejauša detaļa, tā ir politiska pozīcija. Tātad pie mums ierodas vēstniece, kura nav neitrāls birokrāts, bet politiski motivēta figūra, cieši saistīta ar ASV prezidentu, kuru visticamāk interesēs, kāda ir mūsu attieksme pret Trumpu un ko mēs domājam par Trumpa nominēšanu Nobela prēmijai. Domāju, ka jaunai vēstniecei būs gan interesanti, gan iespējams ļoti nepatīkami iepazīties ar to, ko Latvijas politiskā elite gadu gaitā ir teikusi par Donaldu Trumpu. Un teikts ir ļoti daudz. No šīs pašas tribīnas, intervijās, sociālajos tīklos. Tieši tādēļ iespējams ārpolitikas debats šogad ir svarīgāks nekā parasti. Ne tāpēc, ka mēs šeit pieņemsim ģeniālus lēmumus, bet tāpēc, ka mūs klausās. Un ne tikai mūsu vēlētāji mūs klausās,
arī Vašingtonā. Un jautājums ir vienkāršs. Vai mēs runāsim un rīkosimies valstiski, vai arī turpināsim iekšpolitisko pašapmierināto retoriku, cerot, ka starptautiskajā politikā kāds to nepamanīs? Vai tā ir profesionāla un uz sadarbību vērsta ārpolitika, par kuru mēs šodien dzirdējām gan no ārlietu ministres, gan no premjerministres? Vai šāda uzvedība un retorika atbilst Latvijas drošībai? Un pēc tam jūs patiešām sagaidāt, ka ASV mūs bez ierunām atbalstīs, ka ASV ieguldīs mūsu drošībā, ka ASV finansēs mūsu aizsardzību. Un jums vēl pietiek bezkaunības prasīt naudu drošībai, vienlaikus publiski kritizējot mūsu svarīgāko partneri. Kolēģi, diplomātijā vārdiem ir ļoti spēcīga nozīme. Publiskai attieksmei ir nozīme, un pat tvītiem šodien ir liela nozīme. Un šādus piemērus es varētu minēt vēl un vēl, bet noslēgumā gribu pateikt vienu ļoti skaidru lietu. Latvijai nav tiesību uz amatierismu ārpolitikā. Latvijai nav tiesību uz histēriskām emocijām. Latvijai nav tiesību uz personīgām simpātijām vai antipātijām. Latvijai ir tiesības, un jums ir pienākums nodrošināt profesionālu un valsts interesēs balstītu ārpolitiku. Ārpolitika, kas paplašina mūsu redzesloku, stiprina mūsu drošību, ko mēs šeit ļoti daudz dzirdējām, palīdz mūsu ekonomikai un pats galvenais neapdraud mūsu stratēģiskās attiecības. Veiksmīgas sadarbības pamatā nav nec divkosība, nec nepārdomāta mūsu iekšējās virtuves publiskošana sociālajos tīklos un vainas novelšana vienam uz otru. Es vēlos redzēt profesionalitāti un pārdomātu ārpolitiku. Paldies! Taču pats smagākais šajā ziņojumā ir tas, ka tur gandrīz nekas nav teikts par migrāciju, par nelegālo migrāciju. Tas ir reāls, klātesošs apdraudējums, kas sen jau vairs nav teorija vai nākotnes risks. Un tas ir drauds ne tikai Latvijai, bet visai mūsu Eiropai, mūsu drošībai, mūsu sabiedriskai kārtībai, mūsu sieviešu un bērnu drošībai. Un Eiropā sen jau vairs nav droši pat dienas laikā ieiet migrantu rajonos. Daudzās Eiropas pilsētās eiropieši vairs neveido iedzīvotāju vairumu. Eiropieši baidās tikt aplaupīti. Eiropietes tiek izvarotas no tiem, kurus šeit iekšā ir salaiduši progresīvie, liberālie velkomisti. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc Latviju apdraud valdība ar progresīviem. Ārlietu ziņojumā migrācija ir pieminēta tikai garām, jo dažos teikumos ar mierinošu piebildi, ka Latvija turpinās sarunas, lai mums nevajadzētu uzņemt pārdalītos migrantus vai maksāt kompensāciju, jo mēs it kā stiprinam robežu. Mēs izliekamies, neredzam realitāti, ka nekontrolēta migrācija daudz viet Eiropā jau ir radījusi vardarbību, bailes un sabiedrības sairšanu. Mums ir labas attiecības ar ASV, un tās jāturpina veidot kā labas, un tam ir jāprādās valsts augstāko amatpersonu politiskajā nostājā. Valsts amatpersonu un nozīmīgi politiķu retorikā vajadzētu izvairīties no ASV un tās prezidenta nomelnojušiem izteikumiem, tādiem kā tas cilvēks nav normāls, Trumps ir pārdevis Ukrainu Putinam, mēs darbojamies ar psihiatriskās slimnīcas pacientu, un tie ir izteikumi no politiskām personām, un daži ir ļoti nopietnas figūras politikā. Tāpat kreisajiem politiķiem, kuri organizē protesta akcijas, kas ir tiešā veidā vērstas pret ASV, īstenoto politiku un konservatīvo vērtību un Palestīnas jautājumā vajadzētu apzināties realitāti. Šie izteikumi un neatkarīgo mediju es rakstu, saku pēdiņās, antitrampiskais naratīvs var radīt neiedomājamas ekonomiskas un militāras sekas drošībai. Treškārt, ir jāveido ideoloģiju kompromisu valsts sponsorēto mediju telpā.
Latvijas sabiedriskajās medijas par valsts naudu, par nodokļu maksātāju naudu regulāri rāda raidījumus un filmas, kas atklāti nievā Trumpu, piemēram, Donalda Trumpa privileģētā dinastija. Virsraksti medijos ir vienkārši katastrofa. Var saprast viedokļu dažādību, bet nevienvirziena propaganda ir kā minimums medijos jāprādās abiem viedokļiem. Parasti lielvaras nāk ar savu ideoloģiju. Šobrīd tā ir kristīgi konservatīvās vērtības pret kreisi liberālām. Ir svarīgi būt Eiropas Savienībā un baudīt tās ekonomiskos un politiskos ieguvumus, taču svarīgi ir jāprot apēst zivi un asaku izpļaut. Saglabāt savas latviskās vērtības, savu identitāti, suverenitāti un savu valsti. Par diasporu, kas tika pieminēts šajā ziņojumā. Jā, es piekrītu, ka šeit varētu nodalīt divas šīs diasporas. Viena ir tā, kas tiešām visu okupācijas gadus cīnījās un uzturēja šo latviskumu dzīvību un stimulēja to, lai Latviju neatzītu nekad tanīs okupācijas gados. Tā kā tur ir milzīgs nopelns viņiem. Tas ir neatsverami, ko viņi ir izdarījuši tanīs laikos, kamēr Latvija bija okupēta. Bet ir arī otra puse. Tie ir tie cilvēki, kas ir aizbraukuši tagad brīvvalsts laikā. Ziņojumā diaspora tiek minēta, un es runāju tieši par šo, kas ir tagad otrās brīvvalsts laikā aizbraukuši projām. Pieminēts kā sasniegums šī sadarbība ar šo diasporu. Bet fakts paliek fakts, diaspora ir sekas neveiksmēm iekšpolitikā un ārpolitikas ekonomiskajā dimensijā, nevis panākums. Valsts uzdevums nav tikai uzturēt saikni ar aizbraukušiem. Valsts uzdevums ir panākt, lai cilvēkiem nav jāaizbrauc. Un šeit Tavarkungs minēja no tribīnas, ka katru dienu no perona numur 1 iet uz kaimiņu valstīm autobusu. Tavarkungs, šie cilvēki, kas brauc no perona numur 1, atgriežas Latvijā. Bet tanī pie Zinātņu akadēmijas katru dienu aiziet prom uz Eiropu autobusi, kur latvieši ar somām aizbrauc uz neatgriešanos. Ziņojumā norādīts, ka Latvijas sniegtais praktiskais atbalsts Ukraina 2022. un 2025. gada sasniedzis gandrīz 1 miljārdu eiro, jeb ap 0,6% no IKP. Tas ir nopietns ieguldījums, un neviens šeit neapšauba atbalsta principu, atbalsta nepieciešamību, un tas ir pareizi palīdzēt, par to nav strīda. Bet biežāk un biežāk tiek uzdots jautājums no cilvēkiem, no sabiedrība, cik skaidri pateikts un kas arī iztrūkt ziņojumā sistemātiskas efektivitātes analīzes, skaidru kontrolas mehānismu, izvērtējumu par ilgtermiņa ietekmi uz valsts budžetu un sabiedrību. Turklāt pats dokuments arī atzīst, ka būtu liederīgi izveidot CFLA pārstāvniecību Ukrainu. Tas nozīmē, ka līdz šim trūka pastāvīgu instrumentu darbam uz vietas. Un tas rada pamatotu jautājumu, kā līdz šim tika nodrošināta atbalsta efektivitātes kontrole. Īpaši uzsvars ziņām likts uz gatavošanas Latvijai darbam ANO drošības padome, paplašinot kontaktus ar ko? Ar Afriku, ar Latināmeriku un Okeānijā. Taču trūks skaidrs atbildes, kādas konkrētas Latvijas nacionālas intereses tur tiks aizstāvētas, kādi būs drošības vai ekonomiski ieguvumi Latvijai, Latgalei, kā tas ietekmēs iedzīvotāju labklājību Latviju, tot starp arī reģionos. Ārpolitika nav vieta bravūrai. Tā nav vieta emocionāliem izsaucieniem un uzbraucieniem. Tā ir vieta interesēm, drošībai un sabiedrotajiem. Un Latvijai šobrīd sabiedrotie ir vajadzīgi vairāk kā nekad. Iespējams, vakar šī vietā mana runa būtu beigusies, bet man ir retorisks jautājums ārlietu ministrijai pēc jūsu šodienas debatēm šeit Saeimas tribīnē. Šonadēļ jūs jau vairākas reizes lietojat terminu valstiskas partijas. Un mani ļoti interesē, ja ne šodien, tad iespējams caur deputātu jautājumiem es jums pajautāšu, kādas ir pazīmes, pēc kurām nosaka, vai partija ir valstiska, vai tad iespējams pretvalstiska. Jo kādas tad vēl ir? Ja ir valstiskas, tad ir pretvalstiskas. Un, ja jums ir informācija par pretvalstiskām partijām, kas gatavojas kaut kur kandidēt, visticamāk uz Saimu,
vai, kā es sapratu, šādas partijas ir šeit arī Saeimā, tad man ir jautājums, vai jūs esat vērsties drošības iestādēs par šo savā rīcībā esošo informāciju. Bet, ja tā ir kārtējo reizi jūsu retorika, tad ļaujiet man jums atgādināt, ka šeit nav vienkārši sēdz kranču kaut kāds sejets šodien. Šeit ir ārpolitikas debats, kurās piedalās valsts augstākās amatpersonas, no kurām lielākais vairums bauda tautas mandātu. Paldies! Un ārlietu ziņojumā 21. lapā pat divreiz ir viens un tas pats teikums iekopēts, ka Latvija iestāsies pret seksuālo vardarbību bruņotajos konfliktos, kas viss ir skaisti un pareizi, bet kāpēc mēs nerunājam par sieviešu un meiteņu drošību tepat Eiropā? Robežu stiprināšanā pret migrantiem jau bija jāizdara viss iespējamais sen. Un tas, ka saulaicīgi netika panākti izņēmumi un skaidra politiskā vienošanās, kā to izdarīja Polija un Lietuva, tas ir, diemžēl, ārlietu un iekšlietu ministriju nolaidība, nevis kāds veiksmes stāsts. Un visbeidzot par misijām un amatiem. Sabiedrībā tiek plaši apspriesti konkrēti cilvēki, kas ir iekārtoti dažādās ārpolitikas un drošības misijās. Piemēram, Krišs Ellerts, cilvēks, kura nozīmēšana Ukrainas kontekstā daudziem šķiet kā politisks ieliktenis, nevis caurspīdīgas atlases rezultāts. Tāpat ārlietu nozarē figurē Evita Čikute, kuras atalgojumu maksā no Saeimas budžeta 200,000 eiro gadā, bet ārlietu ziņojumā nav neviena īsti skaidra vārda, ko tad tieši Latvija vai Saeima no šī milzīgā pienesuma iegūst. Sagatavo vizīti vienreiz gadā par 200,000. Vai tas tā kā nav pat traku? Pagaidām vienīgais ieguvums ir kārtējais komandējums uz Vašingtonu, kārtējā kopilde un kopējā frāze būt pie galda. Un ceturtkārt, Latvija, draugi, ir jāliek pirmajā vietā. Tāpat kā Trumps liek Ameriku pirmajā vietā, arī Latvijā jābūt pirmā vietā. Un paldies ārlietu ministrē, diplomātiem un par uzņēmēju darbības veicināšanu ar ārzemēm. Un novēlu tā turpināt. Paldies mūsu bruņotajiem spēkiem, jo nav iespējams sadarboties drošības jautājumos ar tiem, kas paši sev nav gatavi aizstāvēt. Saeimas deputātiem, amatpersonām, politiķiem es aicinu likt Latvijas drošību augstāk par personīgām varas ambīcijām. Es saprotu, ka varas partijas un ne tikai nonāk neērtā situācijā. Atbalstīt Trumpa politika nozīmē atbalstīt arī politiskā spēka Latviju pirmajā vietā politika, bet nekā personīga, tikai ģeopolitika. Un ir jāizsver, kas ir svarīgāk - politiskā cīņa par varu par katru cenu vai Latvijas drošību. Lai arī cik sākotnēji nesaprotams būtu Trumpa idejas, un tas nav brīnums, ka viņš mums nav saprotams, mēs neesam vēl izauguši līdz tādam līmenim. Es domāju, ka ar laiku daudz lietas kļūst skaidrāks, taču kā minimums ir jāizturas pret tām ar pietāti. Un būtībā antitrampisms Baltijas kontekstā ir virziens uz austrumiem. Izvēle jāizdara šodien un jāpieņem atbilstoši realitātei. Iespējami labākais lēmums, saglabājot sirdsapziņu saskaņā ar augstākām vērtībām. Es personīgi atbalstu ASV un Trumpa veidoto politiku ne tikai tāpēc, ka tīri politiski šodien tas ir izdevīgi, bet tāpēc, ka viņi pārstāv kristīgi konservatīvās vērtības. Un es iesaku mēģināt katram paskatīties uz politisko situāciju, arī uz ģeopolitiku, izejot no šīm vērtībām. Paldies! Latvija starptautiski tiek slavēta par stingru vērtību pozīciju. Tas ir svarīgi. Bet ar vērtībām vien nepietiek, ja pašu mājās valsts attīstība stāv uz vietas. Un vērtību prioritātes bieži tiek interpretētas. Mēs nevaram nepārtraukti skaidrot, ka esam mazi, bet drosmīgi sabiedrotie. Ja vienlaikus mūsu cilvēki jūtās nabadzīgāki nekā lielākā daļa Eiropas, mūsu reģioni tukšojās, mūsu ekonomika atpaliek. Ārpolitikai jābūt instrumentam izaugsmei, nevis tikai un vienīgi savas reputācijas celšanai. Un ziniet, es jums pateikšu tā, visspilgtākais piemērs 2005. gadā, kad Vaira Vīķa Freiberga toreiz Davosā pasniedza 3 zvaigžņu ordeni Sorosam.
Vēsturnieki, lai vērtē, tas bija pareizi, nepareizi, attiecībā es runāju par Sorosu, viņš ir kontroversāla persona. Vai kā tas ietekmē arī mūsu valsti kopumā, drošību reģionā, bet viņi to izdarīja. Un tas bija, tā teikt, stiprs solis no politiķa. Tāpēc es no šīs tribīnas gribu teikt arī to, ka šī brīža valsts prezidents, lai garantētu mūsu valsts drošību ar tālējošām sekām, varētu pasniegt ASV prezidentam 3 zvaigžņu ordeni. Parastam cilvēkam ir viens vienkāršs jautājums. Ko tas dos man un manai valstī? Vai tas nozīmē lielāku drošību, jaunas ekonomiskas iespējas, stiprāku balsi un mūsu interesēm? Uz šiem jautājumiem nav skaidru atbilžu, es arī to neatradu. Tad redzamība pati par sevi nav arguments. Rodās iespējas, ka pats fakts būt drošības padome tiek pasniegts kā panākums pats par sevi, taču ārpolitikā nav statusu kolekcionēšana. Tā ir valsts interešu aizsardzība. Ziņojumā minēts pētījums, kura norādīts, ka diaspora ik gadu Latvijas ekonomikai piesaista kaut kur plus mīnus aptuveni 1 miljārdu eiro. Taču tajā pašā laikā sabiedrībai ar diasporu 25. gadā paredzēt 176 000 eiro. Reāli atbalstīti projekti ap 137 000 eiro. Ja potenciāls patiešām tik vērtēts miljārdos, kāpēc instrumenti paliek simboliskā līmenī? Kur ir stratēģija? Kas šo potenciālu pavērš investīcijas, uzņēmēja darbība un darba vietas Latvijā? Godātie kolēģi, ārlietu debatas nav jābūt par to, cik mēs labi izklausāmies vai izskatāmies starptautiski. Turklāt jautājums, kam labi izskatāmies? Mūsu galvenā strateģiskā partnera Amerikas Savienoto Valstu atbalstītājiem vai pretiniekiem. Ārlietu debatēm ir jābūt par to, kā mēs aizsargājam Latviju, mūsu cilvēkus, mūsu nākotni. Kāpēc migrācija tiek nolikta kaut kur maliņā, kamēr amati tiek dalīti bez reāla pienesuma. Un kamēr ziņojumi ir pilni ar frāzēm, nevis risinājumiem, tikmēr šī ārpolitika strādā nevis Latvijas, bet pašas sistēmas labā. Paldies! Jā, šis ziņojums rāda, ka Latvija ir aktīva, Latvija ir redzama, Latvija ir iesaistīta. Taču ārpolitika nav tikai morāla nostāja vai starptautiskā klātbūtnē. Tā ir efektivitāte, prioritātes un atbildība pret saviem iedzīvotājiem, jo nedrīkst prasīt atbildību tikai no tautas, no cilvēkiem. Un tieši skaidru mērķu izvirzamu rezultātu un godīgu seku analīzi šajā ziņojumā diemžēl pietrūkst. Latvijai vajag ārpolitiku, kas ir ne tikai principiāla, bet arī saprotama, izmērama un arī godīga. Mazāk lozungu, vairāk skaidrojumu, mazāk pārliecības, ka mēs jau zinām labāk. Vairāk atbildības pret sabiedrību, jo spēcīga ārpolitika sākās nevis starptautiskās tribīnes, bet uzticība saviem cilvēkiem. Ja šī uzticība zud arī ārpolitikas pamats. Paldies! Kolēģi, noslēgumā. Šis ziņojums parāda, ka mēs darām starptautiskajā līmenī un ko mēs darām un kā darām. Bet tas neatbild uz galveno jautājumu. Kāpēc it kā mēs visu darot pareizi? Visi taču runāja par to, ka mēs darām visu pareizi. Mēs skrienam ātrāk, lecam augstāk un tā tālāk un tā joprojām. Bet Latvija joprojām ir starp pēdējām vietām Eiropā. Nu kā tad tas radās? Kamēr mēs uz šo jautājumu negūsim tiešu, godīgu atbildi, tikmēr mēs varam sastādīt 100 tādus ziņojumus katru gadu, un no tā nekas nemainīsies. Tāpēc uzskatu, ka tāda ārpolitika, kura tiek īstenot šobrīd, attālina mūs no drošības. Attālina mūs no tāda stipra, uzticama sabiedrotā. Attālina. Šī valdība, manā skatījumā, ir nekavējoties jānomaina un jāveido jauna, bet bez progresīvajiem. Jo tieši progresīvie ar savu ideoloģiju ir tie, kas šobrīd ir bīstami Latvijas veselībai. Un, ziniet, Jurēvics teica, es viņu nocitēšu. Tajā brīdī, kad sabiedrība ir sašķelta, tajā brīdī valsts ir vāja. Kurš tas šķeļ to sabiedrību?
Kurš tas ceļ ar visām tām pārraidēm, ar visiem šiem te balsojumiem visu laiku? Kurš tas ceļ? Nav vāju valstu. Nav vāju valstu. Ir vāji valstu vadītāji. Paldies!